pateicību un novēlēsim, lai visuma svētība nāk arī pār Tibetas tautu un viņas ticīgajiem, un par viņu vadot Zalēvā. And according from Chinese archaeologists, the Tibetan form of civilization, almost more than 8,000 years. And some say 10,000 years. So naturally, we have our own form of civilization. That especially in 7th century, around the 7th century, Buddhism came to Tibet. Buddhism flourished in Tibet. That I think we have a lot enriched this Tibetan culture. Hello, good morning. I very much appreciate your smile. Then certainly I want to express my greetings to you. This is my second visit. And about 10 years ago, I came the first visit. But at that time I noticed everywhere, all the Buddhist states, everywhere, with full of enthusiasm, was with joyfulness. I found at that time. Das macht ihr ja unterwegs, und das steht hier in den Listen mit dem, wie das Bau des Hauswegs präsentiert sein muss, ist viel. This conference in the Parliament. This board is founder of this center. I've always commitment, three things. Mainly, number one, I am just another human being. And I believe every human being has potential to make contribution regarding better world, happier humanity. So with that belief, I always try to make contribution as my own share regarding a happier world. For that, I believe the inner value, that's, in other words, secular ethics, such as sense of caring one another, the sense of respect, a sense of
Then third, being as a dependent, and also with the name of Dalai, and especially the people, not only is it Tibetan outside, but also inside Tibet. Almost I think the entire population trusted me and put on me their hope. Therefore, I have the moral responsibility to serve them. You see, in the meeting, if the point and the questions raised, the relation between science and spirituality, first such questions comes, I think, interesting. And especially today, relation between science and Buddhist philosophy. And there is some, I think, interesting points to discuss. I didn't say anything wonderful. That's what I said. I think very clear, the mind very clear, and very open. And I think today, right. That's, I think, and very honest. Very honest. I think you already achieved political freedom. Now in economic belief, educational belief, then I think eventually, I think freedom in the level of emotions. Ekonomiska brīvība, izglītības brīvība, un tad mēs nonākam pie emocionālās pasaules. So I think most important and difficult freedom, or freedom level, is the freedom from negative emotions. Es uzskatu, ka svarīgākais līmenis un arī grūtākais līmenis ir brīvība no negatīvām emocijām. Sand was brought to the river Daugava, which you saw, and all people gathered to see how it's happening.
possibility to meet His Holiness once more, but he died some years ago. So, he to zina tāpat. Es vienu Latvienu vārds. Jūs jau zināt, ka jūs visi šodien esat atnākuši, lai satiktos ar viņas svētības Dalai-Lamas, reizē arī Tibetas pārstāvi, vēstnieku vai pilnvaru. Vienalga kādā vārdā mēs viņu nosauksim, bet es viņu nosauku kā saikni. Gan ar Tibetu, gan ar viņas svētību Dalai-Lama. Viņš šobrīd šo tematu līdz Londonā. Un Latvija apciemo tādēļ, ka viņš ir atbildīgs par Lielbritāniju, Ziemeļeiropu, Baltijas valstīm un Poliju. Un tas ir ļoti liels pagodinājums, ka viņš šodien ir šeit, lai tiktos ar mums. Tālāk palīdzēs Jānis, jo Jānis ir tulkotājs un viņš ir arī krieviski. Ja kāds nesaprot, lūdzu, visi sapratīs latviski? Ja? So, We have Latvian and Russian, but translation will be in Latvian a little bit. so people would like to translate, but I think as people here generally know more about Tibetan situation as people you met in other places, so maybe it's not so important to go in so much details, but maybe you have something specific what you would like to say to practitioners of Tibetan Buddhism, and it's up to you. It's up to you, but I'll try to translate because not everybody understands the language. No, it's good. First of all, I want to say greetings in Tibetan, and greetings to you from Tibetan people and His Holiness the Dalai Lama. Vispirms gribēju sasveicināties ar jums tibetiski un nodot sveiciens no tibetiešu tautas un Dalai-Lama. Kā var izslēgt kādu ziņu? Un kas bišķi traucēt tā zilā brūta. Okay, please. You can continue, simply ask her to switch. And for me, it's a wonderful opportunity to be in Riga, Latvia, where His Holiness has been here twice, 1991 and 2001. Mums tā ir brīnišķīga iespēja būt Rīgā vietā, kur viņa svētība ir bijis jau 2 reizes, tātad 1991. un 2001. gadā. And for a Tibetan person like me, it is highest honor to be representative of His Holiness the Dalai Lama. Un tibetietim tādam kā man, tas ir augstākais gods, kāds vispār var tibetietim būt, ir būt viņa svētības pārstāviem. And I don't know what I have done. Maybe I had some good karma in my past life. Accomplished merits. Yes, so, and this year, now this time, I'm able to represent His Holiness. Un tātad vēstnieks saka, ka viņš nezina, ko viņš tādu ir izdarījis, varbūt, ka viņam ir laba karma. Un es piebildu, varbūt viņš ir uzkrājis nopelns, un tātad, jau kādu laiku viņš pārstāv viņa svētību. Pagājušā gada augustu. And also, I think it's important that I say a little bit about myself. I have lived in Canada for 31 years. I'm a Canadian citizen. I'm not a diplomat, politician, historian. I'm a very simple Tibetan who's lived in Canada. Es esmu nodzīvojis Kanādā 31, tātad viņš gribētu iepazīstināt ar sevi īsumā. Esmu nodzīvojis Kanādā 31 gadu, esmu Kanādas pilsonis, un faktiski esmu vienkārši Kanādas pilsonis.
Neesmu ne politiķis, ne vēsturnieks, un man nav nekāda īpaša titula. So for me, this is a very new experience for me, being representative of His Holiness the Dalai Lama and visiting countries and meeting ministers, members of parliament, and speaking. And sometimes I find myself in a very strange situation that I cannot believe that I am. Un man ir šī unikāla iespēja apceļot vairākas zemes un pārstāvot Tibetu un viņu svētību. Un reizēm man ir tā ļoti jocīga sajūta, jo faktiski es pat reizēm tā kā līdz galam nevaru noticēt, ka tas, kas notiek, tas ir tā kā reāli. And that is mainly because I think His Holiness the Dalai Lama has made so much impact in the world, and he has so much respect. So he gets so many invitations, and obviously he cannot go everywhere. So I have to go. Un tas ir kaut kādā mērā saistīts ar to, ka viņa svētībā ir tik liels ietekmi pasaulē, un viņu visur tā ciena, un tur godā viņš nevar visur apmeklēt visas vietas, kur viņa aicina. Un tad kādreiz man ir jābrauc, ja viņš nevar. So today, like Yana was saying earlier, that perhaps I don't have to tell you too much about background of Tibet, because I'm sure many of you know. Un tā kā jau iepriekš tika teikts, visdrīzāk man nenāksies stāstīt ļoti daudz par Tibetas vēsturi, pēc visu spriežot lielākā daļa no jums to zina. All I can say as you, as Tibetan Buddhist practitioners, what I want to say is the reason the Tibetan Buddhism has remained so pure and so rich all these years is because Tibetan society supported the Buddhist institution, the monastic institution, and the traditions, so it remained pure all these thousands of years. Un tas, ka Tibetas budisms ir šo vairāk nekā 1000 gadu garumā palikts ir saglabāts tik tīrā veidā, tas ir ārkārtīgi liels nopelns visai Tibetas sabiedrībai, kas ir palīdzējis to tādā veidā saglabāt un uzturēt. And today, ordinary Tibetans who are simple farmers, nomads who supported this institution, these people are suffering. So, as a Dharma practitioner, it would not be proper to turn your back on them. Un tagad ļoti daudz šie vienkāršie cilvēki, kuri ir palīdzējuši uzturēt šo Tibetas budismu tradīciju dzīvu, vai tie būtu fermeri vai nomadi vai kādi citi, viņi ļoti cieši pašreizējā režīma apstākļos. Un jums, kā dharmas praktizētājiem, nebūtu īsti pareizi uzgriezt savu mugurviņu. I say this because I've had many experiences in the United States and Canada, sometimes some Buddhist practitioners, and I don't blame them. Sometimes in some ways I blame the Tibetan Lamas, that they feel that getting involved in Tibetan struggle is unreligious, un-Buddhist. Ar dažiem budismu praktizētājiem Amerikā un Kanādā, bet es viņus negribētu vainot. Man drīzāk varbūt vajadzētu vainot kādas tibetiešu lamas, kas tur ir viesojušies. Šie lamas ir, tā kā runājot ar šiem praktizētājiem, ir popularizējuši viedokli, kad kaut kāda iestāšanās par Tibetas tiesībām
un Tibetas aizstāvēšana, Tibetas cilvēku tiesību aizstāvēšana, ka tas ir kaut kas nebudistisks un kaut kas nepareizs. I say this because some Western Buddhist students have told me that they cannot get involved in politics. They are only interested in religion. And that's when I have to say to them sometimes, do you consider His Holiness the Dalai Lama as a Buddhist practitioner? Un tad es esmu dzirdējis no vairākiem rietumu Tibetas budismu sekotājiem, kad viņiem nav ļauts vispār pieskarties vai iesaistīties politikā, jo viņi drīkst studēt un praktizēt tikai budismu. Un tādos gadījumos es jautāju, kā jūs domājat, vai viņa svētība Dalai Lama ir budismu praktizētājs? If the answer is yes, then there's no reason why anybody cannot get involved in Tibetan struggle, which is not politics in my mind, because it's right or wrong, just and unjust, truth and false. It's very straightforward. Un ja atbilde ir jā, tad faktiski tur citi jautājumi ir lieki, jo patiesībā, ja iet runa par tibetiešiem un viņu tiesībām, es pat neteiktu, ka tā ir politika. Tas vienkārši ir jautājums par patiesību un meliem, par taisnību un netaisnību. Tik vienkārši. Because having been around His Holiness the Dalai Lama for now almost 40-something years, I know that his love for Chinese is as strong as his love for Tibetans. Es varu no savas pieredzes teikt, ka esot Dalai Lamas tūmā, varbūt nepastāvīgi kādiem pārtraukumiem, apmēram 40 gadu garumā, es varu droši teikt, ka viņa mīlestība pret ķīniešiem nav mazāk kā mīlestība pret tibetiešiem. He's always said China is a very important country. Chinese people are, to the Tibetans, he says, they are your brothers and sisters. You have to reach out and love them and talk to them. Un runājot ar tibetiešiem vai rietumu draugiem, runājot ar tibetiešiem, viņš ir teicis, ķīnieši ir jūsu brāļu māsas, jums ir jāizturās pret viņiem ar cieņu, jāmīl viņi, vajadzības gadījumā varbūt kaut kas jāiemāc viņiem, un viņi nav jūsu ienaidnieki. So with that kind of a very compassionate Buddhist culture that the Tibetan society has over the years preserved, and today I think it's benefiting many people around the world. Un šī līdzietības pilnā Tibetas budismu kultūra, kur ir saglabāta tik ilgu laiku, diezgan neskartā veidā, es uzskatu, ka tā pat labāk mūsdienās ir palīdzējusi un devusi labumu ne tikai tibetiešiem, bet arī cilvēkiem daudzās citās vietās pasaulē. So, the Dalai Lama, I think the reason he has become so popular in the world is because he is someone who practices what he teaches. When he talks about love, compassion, tolerance, forgiveness, he's doing it every day. It's not like he's just only talking. And I think people see that. Un, manuprāt, kāpēc Dalai Lama ir tik ļoti populārs, iemīļots visā pasaulē? Manuprāt, galvenais iemesls ir tas, ka viņš praktizē to, ko viņš runā. Viņš runā par mīlestību un līdzcietību, tā nav teorija, viņš praktiskajā dzīvē realizē šīs lietas, un faktiski mūsdienās tas ir diezgan liels izņēmums. Like the Tibetans believe, the Dalai Lama is the reincarnation of the Buddha of compassion. And personally, what I've witnessed is he would meet in Canada, let's say a group of 2,000 to 3,000 Chinese people.
when he comes into the room, people don't know how to react because they've heard so many times from their government that the Dalai Lama is evil, he wants to split the country, is not good. So they don't quite know. Viens konkrēts piemērs. Man ir nācies būt lieciniekam, kad viņi svētīja Dalai Lama tie, kas ar ļoti lielu ķīniešu grupu, tur varētu būt varbūt 2 vai 3 tūkstoši cilvēki. Un šīs tikšanās sākumā parasti šie ķīniešu cilvēki īsti nezin, kā viņiem izturēties, jo viņi dzirdējuši tik daudz melus par to, cik Dalai Lama ir slikts, kā viņš melo, kā viņš grib sašķelt lielo zemi, tas, protams, ir domāta Ķīna, no kuras Tibeta tikai man sastāvdaļa, ka viņi īsti nezin, kā izturēties. So I've seen the power of compassion and unconditional love, that I see how people within half an hour, 1 hour, how they transform. Un es esmu bijis liecinieks tam, kā viņa līdzcietība un beznosacījuma mīlestības rezultātā šie vairāk tūkstoši cilvēki sākumā varbūt ir tādi ļoti rezervēti un aizvērušies un varbūt saspringuši, varbūt paiet pusstundu laika un viņi atverās. That's why we believe that every human being has what we call Buddha Chitta. We are all potential to become a compassionate being. Un, ja runā budismu kategorijās, tad faktiski katrā cilvēkā potenciālā snauž tas, ko sauc par bodhičitu, un jebkurš no mums var šo potenciālu attīstīt un kļūt par pilnā mērā par tādu cilvēku, kurš ir līdzcietīgs pret visiem. So when I've seen not one time, not 2 times, many times with Chinese, many of them, they break down, they cry, they touch his feet, in just within a matter of half hour or 1 hour. And that, to me, that says so much. Un man ir nācies būt lieciniekam tādām situācijām, kā šie ķīniešu cilvēki sākumā ir bijuši varbūt aizdomīgi un nedroši. Pēc pusstundas laikā izplūst asarās, ir gatavi, es nezinu, pieskarties viņa svētības Dalai Lamas kājām un, var teikt, salūst. Un man tas ir vienmēr ir pārsteidz, kāds tad var notikt tik īsā laika sprīdī. So I'm sure some of you have had the fortune to meet with His Holiness the Dalai Lama when he was here in 1991 and 2001. He has this incredible presence about him that many people are not Buddhists. Many people don't know anything, but many people feel good being around him. Es pieļauju, ka no šeit klātsošiem daudzi iespējams ir, daudziem ir bijis iespēja tikties ar viņu svētību vai no 91. vai 2001. gadā, un varbūt jūs paši esat sajutuši to, ka cilvēki, kuri varbūt pat nav budisti, bet esot Dalai Lamas klātbūtnē, viņi sajūt šo te kaut ko ļoti īpašu, ka vienkārši tu jūties ļoti labi un ka tev gribas smaidīt, kaut gan it kā varbūt tu tajā dienā tev ir noticis kāds negadījums, tu jūties slikti. So there, I think the culture, the Tibetan Buddhist culture, which is so rich, and the Dalai Lama believes, and I also believe, that I think it can benefit humankind in the world. Un, ja runā par Tibetas budismu kultūru, es zinu, ka Dalai Lama tam tic, un es arī tam ticu, ka tā ir tik bagāta, ka tā var bagātināt visas pasaules kultūru. So especially those who are Buddhist practitioners, I think you have special interest
and moral responsibility that if you believe that this is a philosophy or religion that must be preserved, then it's very important that there need to be an environment where this rich culture can be preserved. Ja jūs esat budismu praktizētāji vai sekotāji, tad varbūt jums pat ir lielāka atbildība. Jums jāsaprot tas, ka ja ir šī budismu filosofija un reliģija, tā ir nepieciešama arī vide, kur tā var tikt saglabāta. Un, ja nav šīs vides, tad arī tradīcija var izzust. Because in exile community, we are in India as refugees. We have many monasteries built and all that, but it's not easy. It's very difficult to preserve. And last time I remember, in one teaching in Dharamsala, there were Buddhists from all over the world, from Ladakh, Mongolia, Malaysia, Singapore, China, Korea, Japan, and all this. And His Holiness made an appeal that Tibet has kept Tibetan Buddhism alive for centuries. Now it's reaching a point that Tibetans alone cannot preserve this alone. You all need to help and preserve this culture. Man nācās būt klāt kādā Dalai-Lamas mācībās, kad viņš tās sniedz Indijā. Un tur bija klāt budisti no ļoti plaša reģiona, sākot ar Ladaku, Malaiziju, Singapūru, Lielo Ķīnu un tā tālāk. Un viena lieta, kas man iespiedās prātā no tās reizes, bija tas, ka mēs tibetieši tik ilgi esam saglabājuši Tibetas budismu mācības, bet nu pat ir tāda situācija, ka mēs vieni paši vairs to nespējam. Jums ir jāpiedalās šajā saglabāšanas procesā. So, the Tibetan situation is such. Unfortunately, for us, we are going through a very, very difficult period right now. Tibets un tibetiešu situācija, diemžēl, ir tāda, ka pat labam mūsu vēsturē ir ļoti, ļoti sarežģīts posms. His Holiness the Dalai Lama is going to be 75 years old next month. Viņa svētība Dalai Lama nākam mēnesis, viņam paliks 75 gadi. 6th of July. Yes. China is getting stronger and stronger and stronger. Ķīna paliek aizvien stiprāka. So, there is a very small population of Tibetans, 140,000 outside of Tibet. Un ja runā par trimdus tibetiešiem, kas ir ārpus okupētās Tibetas, tad viņi ir tikai 140,000, kas ir izkaisīti pa visu plašo pasauli. And that small community is scattered all over the world and trying to preserve not only Buddhist culture, but Tibetan language and tradition is becoming a challenge. Un tā kā viņi ir izkaisīti pa visu pasauli, tad faktiski viņiem ir grūti saglabāt ne tikai Tibetas budismu, bet arī savu valodu, tradīcijas, kultūru. So the Tibetans are facing a very difficult situation, but at the same time, the Dalai Lama is trying very hard to come to some agreement with the Chinese government where Tibetans can have a genuine autonomy. Tibetiešu situācija ļoti grūta, bet Dalai Lama mēģina dažādos veidos nonākt pie kaut kāda kopīga rezultāta ar Ķīnas valdību, lai abas puses varētu būt apmierināts. And it has been almost 30 years since the Dalai Lama has been saying, I'm seeking no independence from China. All I'm asking for is genuine autonomy for my people
where they can practice their religion, they can preserve their language, culture, and identity. Nu jau drīz būs 30 gadi, kopš viņa svētība vairs nerunā par pilnīgu neatkarību, bet tikai par jēgpilnu autonomiju, kur tibetiešu tauta var praktizēt savu reliģiju, dzīvot saskaņā ar savu tradicionālo dzīvesveidu un kopt savu kultūru. But unfortunately, Chinese government response is always no. You're a liar, you're a splittist, you cannot be trusted, and they're not responding in a positive manner. Diemžēl Ķīnas valdība un tās pārstāvji, kad šis dialogs notiek nu jau 9 raundus, nekas nav mainījies. Viņi joprojām turpina saukt svētību Dalai-Lāmu par mēli, par šķeltnieku un tā tālāk. Un nav spēruši nekādus pozitīvus soļus pretim viņa priekšlikumiem, kas attiecas uz jēgpilnu autonomiju. So, Dalai Lama is traveling the world. He spends 9 months out of the year on the road. Un svētību Dalai-Lama ļoti daudz ceļo pa pasauli, un 9 mēnešus no 12 gadu laikā viņš pavada ārpus savas mītnes zemes. The main reason is Tibetan people have put all their everything, all their hope onto one man, the Dalai Lama. Tibetiešu tauta, tibetiešu cilvēki, visas savas cerības ir koncentrējuši uz vienu cilvēku, un tas ir uz Dalai-Lamu. So he's carrying a very heavy load. Un iznāk, ka viņam ir jānes ļoti smaga nasta. And I've seen him every day in Dharamsala. He meets people who have just escaped from Tibet to India, and he meets with them and listens to their stories. Un es viņu svētību, man ir nācies tikties ar viņu jau daudz gadus. Un tad, kad es esmu Dharamsalā, tad vienmēr es redzu, ka viņš tiekas burtiski ar katru tibetieti, kurš ir vai nu izbeidzis vai legāli izkļuvis no Tibetas un atnācis uz Dharamsalu ar viņu tikties. Viņš tiekas burtiski ar katru cilvēku. And they have nothing pleasant to say. It's always horror stories, all the sufferings that they have to undergo under Chinese occupation. Un viņš ne tikai viņam sasveicinās, bet arī uzklausa viņu stāstus, un tie stāsti tur nav nekā jauna. Tie vienmēr ir tikai šausmu stāsti par to, kādām šausmām viņi ir izgājuši cauri, un ka nekas uz labo pusi nemainās. So sometimes I say, just imagine, put yourself in his shoes. If you are responsible for people who put 100% of their hope, trust, loyalty, everything on you, you have no choice but to do something. Mēģināt iztēloties tā kā viņa ādā. Kā būtu, ja kāds, ja pareizāk sakot, daudzi cilvēki liktu visu savas cerības, sapņus, vēršanos pēc aizstāvības tikai uz jums, jums vajadzētu kaut ko darīt, lai attaisnot šīs cerības. And the Dalai Lama travels the world. He is very popular. He has become today, like in the United States, England, Germany, Canada, he's like a rock star. When he comes, everybody's there. Everybody wants to take pictures with him. Everybody likes it. Viņa svētība ļoti daudz ceļo pa pasauli, un faktiski, ja runā par rietumu pasauli, tad tādā zemēs, kā Amerikas Savienotās valsts, Lielbritānija, Kanāda, Vācija, viņu sagaida kā rokkzvaigzni, ļoti daudz cilvēku, visi grib ar viņu fotografēties un tā līdzīgi. But unfortunately, people like Dalai Lama, they want to be with Dalai Lama, but when it comes to his people, he's all alone. Bet, diemžēl, jāsaka, ka cilvēkiem patīk Dalai Because telephones ringing everywhere, because
everybody wants the Dalai Lama. Jo nepārtraukt zvana telefons, ir vairāk telefonu un visi grib tikties ar viņu. But when he leaves, telephone stops ringing. Bet tiklīdz viņš aizbrauc, tā telefons pārstāj zvanīt. So that's the reality. Un tāda ir realitāte, diemžēl. So I've lived in the West for long enough to know that if the Dalai Lama is passed away, Tibet will disappear from the world radar screen. Es esmu nodzīvojis rietumos pilnīgi, tas ir pietiekoši ilgu laiku, lai izdarītu secinājumu. Ja Dalai Lama pavadīs šo pasauli, tad pilnīgi iespējams, ka Tibeta pazudīs no starptautiskās sabiedrības, tā lai nesakoties radāra. So here, somebody like me, I'm very fortunate that I'm the representative of the Dalai Lama. I can serve him. And similarly, those people who believe in the Dalai Lama, and especially who are practicing Tibetan Buddhism, I think this is a very unique and wonderful opportunity to help in his struggle. Es uzskatu savu pašreizējo darbu kā būt viņa svētības pārstāvim, kā kalpošanu. Un es arī uzskatu, ka cilvēki, kas praktizē Tibetas budismu, tā ir unikāla iespēja viņiem piedalīties šai Dalai Lamas cīņā par viņa tautas tiesībām. Because I think, this is what I think, the Dalai Lama is trying to show the world through Tibetan struggle that violence is not an option for any group. Un tālāk, nākamais, ko es teikšu, tās ir tikai manas domas. Man šķiet, ka Dalai Lama vēlas parādīt pasaulē, un ne tikai visai pasaulē, ka vardarbība tas nav veids, kā risināt problēmas. Un to viņš vēlas parādīt tieši izmantojot šo Tibetas piemēru. Un tibetiešu tautas nevardarbīgās pretošanās piemēru. Yes, Tibetans must show the world that there has to be an alternative to violence. Un tibetiešiem ir jāparāda pasaulē, ka ir alternatīva vardarbībai. And I'm sure you can appreciate that today, our world, we live in a very fearful world, that we are so preoccupied with terrorism that every country you go, when you fly, you can tell at the airport how much security there. Un tagad, kad šī pasaule lielā mērā ir baļa pārņemta, baļa no terorismu un tālīdzīgām lietām, ar ko ir saskāries praktiski katrs, kas mēģina ceļot, lidot, ieejot lidostā, ir tik daudz dažādu drošības pārbaušu, kas kādreiz nebija. And that's the reality, and the reality is something I think we have to take some responsibility because we created this reality. Un tā ir realitāte, bet man šķiet, ka mums ir jāuzņemās kolektīva atbildība, jo faktiski, var teikt, ka cilvēks kā kopums ir radījusi šo realitāti, kādā mēs dzīvojam. Because as you all know, terrorists are not born terrorists, they become terrorists. Un es domāju, ka ja katrs no mums, no jums lieliski to saprot, ka teroristi nepiedzimst par teroristiem, viņi par tādiem kļūst. Recently in London there was a Tibetan film called The Dragon That Swallowed the Sun. Nesen Londonā radīja tibetiešu filmu Drakons, puķis, kurš aprija sauli. That film showed the young Tibetans' frustration today about Tibet's situation. Un šajā filmā var ļoti skaidri un uzskatām redzēt jauno tibetiešu neapmierinātību, frustrāciju ar to, ka neko neizdodas panākt tādā veidā, kā tibetieši ir rīkojušies līdz šim.
And there was one young Tibetan leader who said, with all due respect to His Holiness the Dalai Lama, who I love, who I trust, he is my God, but today he is becoming irrelevant to Tibetan, young Tibetans. Un kāds jauns tibetiešu līderis pēc šīs filmas teica tā, ka es ļoti augstu vērtēju viņu svētību Dalai Lama, es viņu cienu un mīlu, bet diemžēl pašreizajā situācijā jaunajiem tibetiešiem tas, ko viņš māca, faktiski neko nenozīmē un nav pieņemams. So there are many young Tibetans who are considering perhaps resorting to violence, because many Tibetans who are now born in exile, raised in exile, educated in exile, they are not as religious, not as patient as their parents. Ja runā par jaunajiem tibetiešiem, kuri dzīvo trimdā jau vairs ne pirmajā paudzē, kuri tur ir dzimuši, kuri ir uzauguši, dzimuši pilnīgi citos apstākļos, viņi nav vairs ne tuvu tik reliģiozi, ne arī tik pacietīgi. Viņiem nav tik liela pacietība kā viņu vecākiem. So many... Un pieļauj iespēju, kad izmantot vardarbīgas līdzekļus, ka tur ir, tas ir pievilcīgs veids, kā kaut ko darīt lietas labāk. I had one incident in Canada where I had to convince a 15-year-old Tibetan boy not to put a bomb in a metro station. Un man konkrētā pieredze ir tāda, kad man nācās pārliecināt kādu jaunu 15-gadīgu tibetiešu pusaudzes Kanādā, lai viņš neieliek bumbu metro stacijā. And you know what he told me? He said, you people, you old people are very stupid, silly. You go to Chinese embassy, you pray, you have candles, you pray. Nobody cares. I will put Tibet on the map. If what I'm going to do, it'll be in every newspaper front page tomorrow in Canada. 6 o'clock news, every news. I will do that. Un ziniet, ko viņš man pateica? Viņš pateica tā, jūs veči, jūs esat stulbi, jūs neko nesaprotat. Cik var iet pie Ķīnas vēstniecības, redzināts vecītes, tur kaut kāda izklēt, kaut kāds sauks, tas taču nedarbojas, tas taču katram muļķim skaidrs. Un ziniet, ko es darīšu? Es panākšu to, kad uzspridzinot šo bumbu, es nonākšu rītdienas ziņu pirmajās lapusēs. Pulksteni 6 no rīta, kad būs ziņas, visi runās par mani. So basically what he's saying is, when I go to school, people ask you, where are you from? And I say, Tibet. And they say, where? Tibet? Where? Many children, they don't know. So, when you went to school? No, when that 15-year-old boy. Jā. Un tad, kad šis 15-gadīgais zēns apmeklēja skolu Kanādā, un kad viņam prasīja, no kurienes tu nāc, un viņš teica, ka no Tibetas, tad viņam jautāja, bet kas tā pa vieta? Es neesmu par tādu dzirdēju. So I had to sit him down and talk to him a long time. And I asked him, where did you get the idea to do this, putting a bomb at the metro station? And he said, remember 2 years ago, Armenian 2 people put a bomb and the whole city, Toronto, came to complete standstill. Nobody could go to work. Then all of a sudden, everybody knew about Armenia. Un, kad es šim puisim ar viņu runājot vairāk stundu garumā, mēģināju beidzot saprast, no kurienes viņam šī ideja par bumbas uzspridzināšanu. Tā viņš pastāstīja, ka atceries pirms 2 gadiem bija 2 armēņi, kuri sarīkoja tādu sprādzienu, kad patiesībā visa Toronto pilsēta bija paralizēta, un tad ilgāku laiku viss Toronto un arī Kanādā runāja par Armēniju. So I understood where he is coming from, but I had to sit him down and talk to him that the Tibetan belief and the Dalai Lama's belief that the violence only breeds violence. And
what will happen if you do this? Yes, tomorrow it'll be in every newspaper, television. What then? After that, what? You know, we will lose many support that we already have. The reason many people want to support Tibet is because of our non-violent struggle. And that support is much stronger, sustainable than temporary publicity. Un tad, kad es turpināju šo daudz stundu ilgstošo sarunu, tad es viņu jautāšu, nu labi, tu nokļūši ziņu pirmajās lapusēs, bet kas notiks tālāk? Vai tev nešķiet, ka tas plašais atbalsts visā pasaulē, daudzās valstīs, kas pat labāk ir mūsu nevardarbīgai cīņai, ka viņš tā rezultātā mazināsies un ka daudz mūsu atbalstītāji mūs pametīs, vai tas tiešām ir tā vērts, šī tā uzmanība, kura būs varbūt dienu, divas nedēļu, un kura pēc tam tāpat pazudīs. Vai tas ir vērts šo mūsu, kā lai saka, visu šīs pozitīvās attieksmes pret mums, kas pasaulē ir pret tibetiešiem? So, these are some of the challenges that we Tibetans have. And, I wanted to share this with you all. Because you are obviously studying Tibetan Buddhism, and this is something that you feel is giving you some comfort, some perhaps inner peace, whatever it is. The Dalai Lama's message today is, wherever he goes, he hardly talks about Tibet anymore. All he talks about is promotion of human values and promotion of religious harmony. Tad visi šeit klātesošie, kuri studē Tibets budismu, studē un praktizē, vienalga, lai kāds arī nebūtu iemesls, vai tas jums dod kādu lielāku iekšēju mieru, vai tur ir kādi citi iemesli, tad jums jāsaprot, ka tā ir vērtība ne tikai priekš Tibets un tibetiešiem, bet tā ir vērtība priekš visas pasaules. Bet no otras puses, pēdējos gados Dalai Lama ceļojot pa pasauli faktiski aizvien mazāk, protams, ja tā nav specifiska budisma mācība, aizvien mazāk runā par reliģiju vai budismu, bet viņš runā par vispār cilvēciskām vērtībām, tādām lietām, kas mūs visus var vienot neatkarīgi no mūsu reliģiskās piederības un pārliecības. So, as I said before, I think the Tibetan culture, Tibetan Buddhism can make a huge contribution because I think now many schools, like in America, Canada, have already started in classes to teach young children how to cultivate compassion in them, how to cultivate the human emotions. When you get angry, you don't necessarily raise hands and just hit someone. These things you can train through simple exercises. These different tools are being implemented now with the Dalai Lama's teaching and the scientists combined on a practical level, how we can create a society that's a little bit more humane and compassionate. Es varu teikt, ka pēdējos gados Amerikas Savienotās valstīs un Kanādā parādās tādas skolas, un tā nav tikai viena vai divas, bet vairākas, kur varbūt netiek mācīts, teiksim, budisms vai Tibets budisms visā pilnībā, bet konkrētas metodes, kā strādāt ar sevi, ar savām negatīvām emocijām, kā attīstīt līdzcietību. Un faktiski tas ir pieaudzis un nostiprinājies tieši šo varbūt pēdējo kādu 15 gadu laikā, kad viņa svētība Dalai Lama ir uzsācis aktīvu un rezultatīvu dialogu ar zinātniekiem, jo tur mūsdienu zinātne un budisms
sanāk kopā un atrod kopīgu valodu. And His Holiness has a very unique gift. He has a wonderful chemistry with children. Un viņa svētībām Dalai Lamam ir brīnišķīga dāvana. Nu, var teikt, viņam piemīt īpaša kaut kāda savstarpējā ķīmijā, tad, kad viņš tieks ar bērniem. One time I remember in Ottawa school, children from age 7, 8, 9 till about 12, 13. A group of them, we were talking. Es atceros kādreiz, kur es biju klāt Ottawā, Kanādas galvaspilsētā, kad svētība runāja bērnu grupu vecumā no 7 līdz 13 gadiem. And he started by asking the question, do you feel the sense when you're happy? Do you like that feeling? And everybody said, yes, 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 I like that feeling. Viņš sāk šo sarunu pavisam vienkārši. Viņš pajautā, vai tad, kad jūs jūtaties laimīgi, vai jums patīk šī sajūta? Un visi atbildēja, jā, jā, jā. And do you like it when you're not happy, you're angry, you like that feeling? They said, Un tad viņš jautāja, vai jums patīk tā sajūta, kā jūs jūtaties tad, kad jūs esat dusmīgs? Un viņi teica, nē, mums nepatīk. So he said, if that is true, that you like being happy and you don't like being happy, there's something you can do. Un viņš turpināja, ja jums patīk sajūta, tā sajūta, kur jūsos ir tad, kad jūs esat laimīgi, un ja jums nepatīk tā sajūta, kur ir jūsos, kad jūs esat nelaimīgi, jūs kaut ko varat darīt lietas labāk. So you can do it through meditation, sometimes you can do it through mental practice. And what he said was, how many of you own pets? Jā, un tālāk viņš turpināja, ka tātad, ja jūs negribat slikti justies, tad jūs varat kaut ko darīt lietas labā tādējādi, ka vai jūs meditējāt, vai izmantojat kādas mentālas vingrinājumus. Un seko jautājums no viņa puses, cik no klātesošiem ir kādi mājdzīvnieki? So a lot of children own pets. So he said, have you ever had times when you have so much love for that pet and you will do anything for that pet? And everybody said yes. Un tad, kad viņš tincināja tālāk, vai jūs atceraties, tie, kam ir tie mājdzīvnieki, vai jūs atceraties tādas reizes, kad, kas man tur bija tāda doma priekš? Jā. Kad jūs esat ziedojis ļoti daudz laika, uzmanības, tieši šim savam mājdzīvniekam, un tajā kaut kādā laika sprīdī, viņš ir gandrīz vissvarīgākais pasaulē. Viņi atbildēja, jā, tā ir bijis, jā. And have you also had a feeling, an emotion that you hate the pet so much that you want to kick? Un vai jums kādreiz ir tā bijis, kad iekšēji sajūta bijis tāda, kad jums ir tāds niknums, tādas dusmas uz šo mājdzīvnieku, ka jūs būtu gatavs viņam iespēt? So he said it's possible that you're one person, you can have both emotions, so much love, so much hate. Both emotions you can have on the same object, your pet. Un jūs saprotat, ka viena un tā pat persona vienā gadījumā var būt tik pilna ar mīlestību, kas ir vērsta uz šo mājdzīvnieku, un kādā citā gadījumā ir pilna ar naidu, kas ir vērsta uz to pašu mājdzīvnieku. So now you know you like being happy, you don't like being angry and unhappy. You know that. Tātad jūs jau zināt, ka jums patīk sajūta, tad jūs esat laimīgi, un jums nepatīk sajūta, tad jūs esat nelaimīgi. So since you also know that you also are capable, you are capable of having two emotions, one so much love, one so much hate. You can also have that, both emotions. Un tad jūs arī zināt, ka jums var būt arī ļoti liela mīlestība pret kaut
Un arī ļoti lielas dusmas pret kaut ko. Jums var būt šīs abas emocijas. But you cannot have both emotions at the same time simultaneously. Bet tas, ko jūs nevarat panākt, lai šīs abas emocijas jūsos būtu vienlaicīgi. Now, since you know you don't like the feeling of being angry, but you like being happy, then you can do something. You have a choice. Since you know that you cannot have both emotions at the same time, you cultivate what makes you happy more, which in this case is love, more, so your hate will go down. So after a while, it's automatic that you know how to exercise your mind. Un tad, ja jūs zināt visu to, ko mēs nu pat izrunājam, tad jūs atceraties, ka jūsos ir abas emocijas, naids un mīlestība. Un ja jūs mazliet to mīlestību tā kā kultivējat, attīstat, ka viņi izaug lielāk, tad naids savukārt automātiski ies uz leju. Un patiesībā, ja jūs gribat labi justies, nu tas ir tas, kas jums jādara. Yeah. So this is just to give you an example of, on a practical level, there are things that Buddhist culture can teach. In our schools in the West, like especially United U.S., where there is so much crime in school, there's so much bullying, and anger and all of this. So, areas where the Dalai Lama is making small contributions, and at the same time, like I was saying earlier, that Dalai Lama is the only religious leader that I know who travels the world and telling people not to convert to Buddhism. If you're Jewish, stay as a Jew. If you're a Christian, stay as a Christian. If you're a Hindu, stay as a Hindu. If there's something good in Buddhism, take it. But you don't have to convert to Buddhism. And that's the kind of religious leaders I think we need today. And the Dalai Lama also puts very important emphasis on being a good-hearted person. And sometimes he says, it's possible to survive without religion. Because 2/3 of the world population, we can say, they don't believe in any religion. They can survive. But they cannot survive without love. I'll translate, yes. Varbūt man sanāk bišķi īsāk. Tātad sākumā no šī mazā piemēra ar skolniekiem jūs varat saprast, ka faktiski tāpēc budisms var mācīt tīri praktiskas lietas rietumu skolās un piemēram ceļš Amerikas skolās, kur ir tik daudz vardarbības, ņirgāšanās vienam pret otru un tam līdzīgi. Tas ir ļoti aktuāli, bet visdrīzāk, ka ne tikai Amerikā. Tālāk pie... Man sajūta ir tāda, ka es nevaru atcerēties nevienu citu reliģisko līderi pasaulē, kurš ceļot pa pasauli un nevis, teiksim, tā vietā, lai mēģinātu pievērst visus sekotājs savai reliģiskajai tradīcijai, tieši otrādi runāt par to, ka jūs esat kristietis, ļoti labi palieciet, esiet labs kristietis, jūs esat, teiksim, judeists, palieciet savā ticībā, jūs esat hinduists, palieciet par hinduistu, bet kļūstiet par labāku hinduistu un tam līdzīgi. Un faktiski, ja mēs tā skatāmies, tad varbūt bez reliģijas ir iespējams arī iztikt, bet ja tev nav laba sirds, tad ir grūti dzīvot, tad varbūt vissvarīgākais, kas mums ir vajadzīgs, ir šī labā sirds. Un, mīlestība, jā. So, there are many instances like this, and the Dalai Lama has made many contributions, including one in Quebec, in Canada. Quebec is a province. I'm from Quebec. Quebec is the first province, the government in North America, that introduced
made it a law that every school from grade 1 to grade 11 must teach ethics and religious culture. And the Dalai Lama was there last year to introduce and thank the government of Quebec, because Dalai Lama believes that the times have changed. Not many people have time to do meditation, prostration, and mantra. Everybody's busy running around. And from the school system, it's important at a young age to teach, train young children how to be ethical person. Doesn't mean that you have to become a Jew or a Buddhist or a Christian. Just being an ethical, good-hearted person. Un tā kā es pats nāku no Kvebekas, un Kvebeka ir provinces Kanādā, es zinu droši, ka uz pašreizējo brīdi Kvebeka ir vienīgā province visā Ziemeļamerikā, kur skolās no 1. līdz 11. klasē tiek mācīta ētika un reliģiskā kultūra. Un tātad, šis laiks ir tik strauji un saspringts, ka bieži vien mums nav laika ne tur ļoti ilgi meditēt, nedz varbūt arī veikt daudz paklanīšanās un varbūt vēl kāds tāds ilgstošāk laiku prasošas prakses, bet mēs varam mācīties ētiku un praktizēt to dzīvē, un tas, ka tas tiek darīts skolā, tas ir ļoti būtiski. So I think I'll stop there. And again, it's wonderful for me to meet with all of you. And there is interest in Latvia. It seems that we would like to see the Soviet country Latvia again. And I've received one invitation today. And next year it's going to be not possible. He's visiting Finland and Estonia. Perhaps in 2012, let's hope that he can visit Riga again, and that time I'm sure many of you will have opportunity to meet him. Un šeit es arī gribētu pielikt punktu savai šī vakara runāšanai, un varbūt papildinot tikai vienu detaļu. Man ir liels prieks tikties ar jums šeit un redzēt, ka jums šī garīgā tradīcija ir būtiska un jums tā palīdz. Un runājot par viņu svētību Dalai Lamu, ir interesi par viņu, cilvēkos ir vēlēšanās tikties ar viņu, un arī šeit Rīgā, un šodien es saņēmu ielūgumu ar uzaicinājumu viņam apmeklēt Latviju. Diemžēl es uzreiz pateicu, ka nākamgad tas nav iespējams, jo ir apstiprināta viņa vizīte Igaunijā un Somijā, pie tam Igaunija gaidīja vairākus gadus, kamēr viņi saņēma šo apstiprinājumu, bet pastāv iespēja un cerēsim, kad varbūt šī iespēja realizēsies, ka viņš varētu viesoties šeit nākamajā, tātad nākamajā pēc nākamā 2012. gadā, un es ceru, ka daudziem no šeit klātsošiem tad būtu iespēja viņu satikt. Thank you very much. Thank you. The beginning of the question was like a statement that 140,000 Tibetans in exile. It's approximately the same number of Latvians in exile. But the question is about this. As I consider that there are so many Tibetan Buddhist centers around the world, and so many people involved there. I haven't counted, but I think that there are more than 140,000. Maybe whole the world has to become like Tibet, and whole the world needs some kind of support and help. What do you say? Well, I think there is a very large number of Tibetan Buddhist centers, Buddhist practitioners all over the world. I mean, and I think Tibetan Buddhism is going to survive in some form, that's for sure. But at the same time,
I think it helps culture. That any culture needs to be lived. Living culture is very important. And if Tibetans are able to practice their religion back in Tibet, we will have some control over our destiny. We can support these monastic institutions, which is very important. Right now, even if we want to, we cannot. We are refugees. We live in somebody else's land. Es redzu, protams, to, ka Tibets budisms pasaulē ir ļoti plaši izplatīts un tas ir apsveicami. Bet jāsaprot tas, jā, un es esmu pārliecināts, ka tādā vai citādā veidā Tibets budisms izdzīvos, pat Tibets liktenis nebūs sevišķi pozitīvs. Bet jāsaprot ir tas, ka, lai tradīcija dzīvotu un attīstītos, tam ir vajadzīga vide, un, piemēram, pašlaik mēs labprāt atbalstītu klosterus Tibetā, bet tā, ka mēs dzīvojam citās valstīs, mēs fiziski to nevaram izdarīt, jo Ķīnas valdība kontrolē šo situāciju tādā veidā, ka, ja viņi pieļauj kādu palīdzību, tad viņi paši izvēlās, kur šī palīdzība nonāk. Tad es nevaru, pieņemsim, izdomāt, es palīdzēšu kādam konkrētam klosterim, un šie mani sūtītie līdzekļi tur arī nonāks. What can you say about just ordinary Tibetans living in exile, not meaning some high-standing officials like you maybe, but ordinary Tibetans in exile? What do they think about autonomy and independence? I have to be very honest. I think every Tibetan desires independence, freedom. Man jābūt ir godīgam, un, ja es esmu godīgs, tad man jāatzīst, ka faktiski visi tibetieši grib brīvību un neatkarību. But we know that it's not practical. For the simple reason is China is so powerful. Every country in the world today wants China as a trading partner. Bet liela daļa no viņiem apzinās, ka nav praktiski pieprasīt šo neatkarību, jo visa pasaule ir iesaistīta tirdzniecībā ar Ķīnu, un faktiski Ķīna kā tirdzniecības partners ir svarīgi visām valstīm. And it's a huge debate among Tibetan people. Independence, middle approach, which is the Dalai Lama. There is a lot of them because many Tibetans want freedom. They think that's their right. The international community must support because the cause is just. But the reality is, like I said. Un tātad es varu tikai atkārtot, ka ļoti daudz tibetieši ceļšķi jaunajā paudzē, kas dzīvo trimdā, viņi grib panākt, lai Tibet būtu neatkarīga, un viņi uzskata, ka starptautiskai sabiedrībai tas ir jāsaprot un jāatbalsta. Bet, ja mēs skatāmies realistiski, tad vismaz pašreizajā situācijā tas neizskatās reāli panākams. So, it's a difficult question. Many people like myself, I would like independence, I would like freedom. But if we just only insist on freedom, I think every country, every leader is going to shy away from supporting Tibet. And China is not about to give Tibet back to Tibetans. Es pats ļoti gribētu dzīvot neatkarīgā un brīvā Tibetā, bet mums ir jāsaprot tas, ka visas pasaules valstis, kurām ir attiecības ar Ķīnu,
viņas nav gatavas ziedot, kā lai saka, ziedot šīs labās attiecības ar Ķīnu un kā tirdzniecības partneri un par labu Tibetai. Droši vien tā, ka jaunā paudze vairāk cīnās par to Tibetas neatkarību, un kāda tieši attieksme ir Tibetas vēstniekam par to, ka jaunieši, un droši vien es tā pieņemu, ka jaunieši tie, kas vairāk protesta akcijās pieprasa tieši nevis autonomiju, zem šī vārda brīvību, bet var neatkarību. Kā viņš pats attiecas pret to? And maybe additional question on the same subject. She says that I think that likely that more young people are those who go to these demonstrations and ask for independence for Tibet. And what's your attitude towards them? I think it's very, very natural, very natural. I think it's very understandable. It's their right. But at the same time, Tibet's struggle must remain non-violent, because violence is not an option for Tibetan struggle. Tas, kad jaunieši pieprasa neatkarību, ir saprotami un dabiski, un es viņus izprotu. Bet tā pašā laikā ir jāsaprot tas, ka es esmu pilnīgi pret jebkādu veidu vardarbību, un es uzskatu, ka vardarbīgas cīņas metodas, piemēram, par Tibetas neatkarību, nepie kā labi nenonāks. Kādu jautājumu? Jā, kā saka, tajās daudzās tikšanās ir jau atbildēts, ka nevis uzrunāšu, ka nevajag atbildēt. Tuvojās tā Tibetas diena. Jā. Un kādi ir galvenie pasākumi vietu pasaulē atzīmēšanai un kādi būtu ieteikumi, kā lai mēs izvēlētu uzdarīt? So, he says, I have heard that International Tibet Day comes near, which is His Holiness birthday, tātad iet runa par 6. jūliju. Maybe you can say some examples what you know that in other countries how they have how they have celebrated in our countries this day, and maybe you have some suggestions for us, because we here would also somehow mention this day. Well, I guess some symbolic ways of, some people, some groups, let's say in Canada, for example, they'll put out in every window, balcony, a Tibetan prayer flag, or some signs of light a candle, or some just symbolic gesture saying, today we remember you. Pirmais, kas man nāk prātā, ka tie ir varbūt kaut kādi, pat sīki un simboliski žesti, ka, piemēram, ja runā par Kanādu, kur es līdz šim pastāvīgi dzīvoju, cilvēki varbūt savā balkonā vai logā izkārs tibetiešu lūkšanu karodziņus, vai varbūt iedegs kādu sveci vienkārši kā žestu, kad es atceros. Or you can also start thinking about maybe collectively, if everybody, like-minded people, if you think that maybe you pick that day, the Dalai Lama's birthday, to write to your own member of parliament, saying on the Dalai Lama's 75th birthday, I'm writing to you as my elected representative that I want you to support the Dalai Lama and Tibetan people. Vēl viens veids, kā to darīt, kas varbūt atšķirās no iepriekš minētā, jūs varat izmantot šo dienu kā iespēju uzrakstīt jūsu ievēlētajam parlamenta deputātam vēstuli. Šodien ir starptautiskā Tibetas diena un Dalai Lamas dzimšanas diena, un es vēlos, lai jūs arī kaut ko darītu, dot savu ieguldījumu, kā mans ievēlēts
tautas priekšstāvis kaut ko, lai palīdzētu Tibetai un tibetiešiem viņu grūtajā situācijā. So anything that, as long as it's non-violent, I think it's fine. And also joining the March 10th, whatever demonstration, March 10th is also important. I think the Chinese, they need to know that Tibetans are not forgotten. Latvians remember Tibet. Un ja mēs šajā kontekstā pieminām kā citu atceres dienu, un daudz nevis varbūt zina, iet runa par 10. martu, tātad Tibetas nacionālās atcelšanās dienu, tad tas, ka cilvēki izmanto kādus veidus, kā to pieminēt, vai tā būtu kāda demonstrācija vai pikets, pie Ķīnas vēstniecības, vienkārši tādā veidā sabiedrība atgādina par to, ka viņi nav aizmirsusi par to, kas ar Tibetu noticis. Bet mēs vēlreiz gribētu atgādināt, jebkurā, kā lai saka, jūsu darbības forma, ja tā būs nevardarbīga, ir tikai apsveicama. Es gribēju jautāt, kādas mēdīs lieto Tibetā tibetieši nav, ja, piemēram, kā viņi var to uzzināt? Kā viņi var uzzināt, ka kaut kur, teiksim, pasaulē kaut kas ir noticis. The question was, how the Tibetans living inside Tibet, how can they get to know that some kind of support is going outside in other countries? What kind of media do they use? We have electronic news, email, we have radio, we have newspapers, we have television. For example, if something is done in Latvia, I'm not going to know unless somebody from Latvia say, okay, today we did this. And my office will send it to Tibetan radio, newspaper in Latvia to do this. And Tibetans in Tibet will hear. Because Tibetans in Tibet, the only source of news that they have is the radio. And they listen every day to radio. Many times the Chinese, they try to jam the radio, but still they hear. Mēs izmantojam šeit visdažādākos sakaru līdzekļus, elektroniskos, radio, televīzija, e-pastus. Bieži vien Tibetā ir tā, ka citi sakaru līdzekļi ir atslēgti, ir vienīgi radio, un tas pats tiek traucēts, ko mēs atceramies no padomu laikiem, kā bija zāģis, teiksim, no rietumu stacijām. Bet vienalga viņi klausās arī caur šo traucēšanu, un viņi tomēr saklaus. Bet pieņemsim veids, kā mans birojas Office of Tibet Londonā var uzzināt, ka, piemēram, Latvijā kaut kas notiek, kad šeit kaut kas notiek, jūs atsūtat man e-mailu, es to aizsūtu tālāk, tas nonāk, piemēram, radiostacijā, kas raida uz Tibetu, un tibetieši uzzina par lietām. Jā. Varbūt nav mums mazliet utopisks jautājums, bet mēs šobrīd runājam par atbalstu Tibetai ar spiedienu no starptautiskās puses. Bet, teiksim, tādās cilvēciskās attiecībās ir tā, ka ir jauki cilvēks pats, viņš piespiež kaut ko darīt, bet viņa apziņa ir tik tā, ka viņš pats saprot, ka jādara kaut kas. Kāda ir cerība, ka varbūt arī tajā Ķīnas vidē veidojās nevis tikai starptautiskas spiediena rezultātā mainījās attieksmi, bet arī tur iekšā varbūt kaut kādā veidā var mainīt to apziņu, lai, teiksim, saprastu elementāru lietu, ka viņu brāļiem ir jādzīvo brīvi. Šis faktiski bija jautājums, kas bija uzdots citās auditorijās, bet es atkārtošu, ja tikai daži no mums ir bijuši kaut citur. I think it's maybe the most important questions which were asked today. She said maybe it's a topic, but we know that we try to receive some kind of goals through different kind of pressuring China government and so on. But what do you think about how to get
Is it possible people inside China themselves come to understanding that what their government is doing isn't right? Apmēram tā, ja? Absolutely, I think it's very true. I mean, I didn't mention this today here, but I've mentioned to other groups. Me, as Thupten Samri, Tibetan, living in Canada with a Canadian passport, I decided 6 years ago, 6 years ago, that I am going to spend my time talking to Chinese. I decided it's more important for me to speak to a Chinese person than to a Canadian. For the simple reason, Canadian people are very nice, very good, but this Canadian person cannot do too much for me like the Chinese person. Atrast, ja? Tad man iznāca par šo runāt jau citās auditorijās, bet es šeit atkārtošu. Es, Thuptens Hamdups, tibetietis, kurš dzīvo Kanādā, kurš ir Kanādas pilsonis, pirms 6 gadiem izdomāju, kā veids, kā es varētu ieguldīt savu enerģiju un varbūt panākt kādu pozitīvu rezultātu, vismaz tuvākajā nākotnē būs, ka es vairāk centīšos uzrunāt nevis kanādiešus, bet ķīnieši, jo, lai gan kanādieši ir lieliski cilvēki, un es ar viņiem labi saprotos, diemžēl tas, ko viņi var panākt caur savām dažādām darbībām, lai kaut kas Tibetā mainītos, ir visai ierobežots, un tādēļ es esmu gatavs ieguldīt laiku un enerģiju, lai runātu ar ķīniešiem. Jo tas, ko viņi var, kā lai saka, ko ietekmēt, varbūt viņi var vairāk ietekmēt to rezultātu, kas Tibetā mainās. It's not easy. It's not easy talking to Chinese because they always have so much anger in them. They're always angry. They're always ready to attack you. But you have to be very calm. You know when you go to talk to a Chinese, you have to be ready mentally that you're going to be attacked. But you have to prepare yourself mentally that you're going to be calm and slowly win them over. The reason I feel that's important is no governments, I think, Canada, United States, Latvia, France, will set aside their national interest and say, we are going to do something for Tibet. I don't think that's going to happen. From what you started, what's the first thing you said? Mentāli jāsagatavojas. I remember. Okay. Tātad jāsaprot, ka runāt ar ķīniešiem nav viegli, un faktiski jūs ejat runāt ar ķīniešu auditoriju, ir jābūt tev iepriekš gatavam, ka būs uzbrukumi, ka būs nepierinātība, bet ja jūs to zinat un esat iekšēji gatavs, ka neskatoties uz to, ka būs kāda vārdiska uzbrukuma, es saglabāšu mieru, dialogs ir iespējams. Un ja jūs runājat mierīgi, pārliecināti, bez dusmām, bez naida, tad kaut kāda cilgākas sarunas rezultātā ir iespējams noskaņot šos cilvēkus, kas ir atnākuši šādi, kas varam pozitīvi. Bet otra lieta ir tā, ka jāsaprot, ka vienalga, vai tā būtu Kanāda, vai Francija, vai Latvija, vai kāda cita zeme, ka diez vai šo valstu valdības būs gatavas tā vārdā, lai kaut kas pozitīvs mainītos Tibetā, būs gatavas uzupurēt kaut kādas savas nacionālās intereses un, teiksim, tas, kas viņiem liekas svarīgāks, ko viņas var iegūt, teiksim, attiecībās ar Ķīnu. Man
Vai tu tā kā saņēmi atbildi? So just to finish, Jā. so just like what I said earlier about the power of love over anger and knowing that being happy you feel good, being angry you don't feel good. Like with the children, I convince being happy you feel good, being angry you don't feel good. Like with the children, I convince myself being calm and reaching to the Chinese with love, and since I can win that Chinese person over, with getting angry at him, I'm not going to win. So I have convinced myself, and I've tried it, and it works. Es esmu pārliecināts pats sevi, ja es runāju ar ķīniešiem no sirds un ar mīlestību un ar atklātību, un es neturu kaut kādu iekšēju naidu un dusmas pret viņiem, tad tas nostrādā. Ja es runāju ar viņiem dusmām un naidu, tad tam nav rezultātu. And also I think it's very important, your motivation, whether it's between Chinese or Tibetan, or husband or wife, boyfriend or girlfriend. I think dialogue, sincere dialogue, I think it's key. Right? If you try and have a conversation with a pure motivation that you really just clean, anything is possible. Otherwise, it's not possible. Un viena no svarīgākajām lietām, jebkāda veida dialogā, ir motivācija. Un tas var būt dialogs starp ķīniešiem un tibetiešiem, tas var būt dialogs starp vīru un sievu, tas var būt dialogs starp draugu un draudzeni. Ja ir šī tīrā motivācija, ja tu esi atklāts un patiesi, tad attiecības normalizēsies, ja viņas ir bijušas pirms tam varbūt sliktas. Bet ja tava motivācija nav tīra, tad vienalga rezultāts nebūs labs. Labi, pēdējie divi jautājumi. So, last two questions. Viens ir tas, ka kā viņš atrod tās tos personas, tos ķīniešus, ar kuriem runāt, tāpēc, ka ķīnieši šausmīgi daudz, un arī tīri kāda tā... Nē, normāls jautājums, patiesībā. Ļoti normāls jautājums. Nē, jo tāpēc, ka ir jābūt kaut kādai iemeslam, kāpēc tu sāc runāt un par ko tu sāc runāt, bet vienkārši informē par to, ka dalā nav slikts, vai tur ir kaut kāda... Jo es saprotu, ka tas nav mērķis, nav, teiksim, kurināt iekšējā Ķīnā kaut kādu nemieru, tāpēc, kad es zinu, es, piemēram, nesen redzēju vienu dokumentālo filmu par to situāciju, kur bija tā zemestrīce, kur tā skola sabruka ar tiem daudziem bērniem. Un tur tas stāsts bija tāds, ka tāpēc, kad valdība bija ļoti korumpēta, teiksim, faktiski tā ēka tika uzbūvēta nekvalitatīvi, vienmēr bija tā kā spiesti pārvākties uz jauno skolu, kura zemestrīces laikā bija vienīgā ēka, kas ciepā sabruka un gāja bojā nezinu, cik 100 bērni. Un tad, kad tie vecāki, kas bija vienkārši, viņi bija tā, ka viņi gāja šausmīgi dusmīgi, ja, gāja uz pie vietējās pašvaldības un vēl tālāk, mēģināja tikt vēl tālāk partijā iekšā, viņi vienkārši tika burtiski stopēt, bet tas nemieris viņiem iekšā milzīgs. Un tad, teiksim, tas rezultāts bija tāds, ka viņiem vienkārši tika samaksāts par to, lai viņi klusētu. Un tāpat tās ir šodien radio dzirdēja ziņas, ka ir ķīnieši, kas izvēlās nomirt, tāpēc, ka tad viņu ģimenes saņems par viņiem naudu, kas ir pielīdzinājumi 10 gadu algai, ko viņi strādājot saņem, ja? Un arī, teiksim, tajās ogļu raktuvēs tie apstākļi ir šausminoši, un tur ir milzīgas ekoloģiskas problēmas. These Chinese with whom to talk because there are so many Chinese. And next was like a commentary which I make shorter. She has recently seen a documentary par zemestrīci, kas bija Ķīnā, nevis Tibetā. Yeah. So she has recently seen a documentary. There was shown earthquake, not this recent one in Tibet, but more really one in China, when some town or maybe a small town school broke down because
of corrupted local government, which used bad with building materials and corruption and so on. And she mentioned this very bad situation with Chinese laborers who are working in oil mines, and she understands that there is so many different kind of problems in China itself, and maybe as you didn't talk much about how do you what you speak with your Chinese friends, she maybe had understood that if you are speaking with Chinese, you try to instigate some kind of rebellion, no? No. The idea was that when you talk to Chinese people, you inform about the Dalai Lama or how you start actually the talk. And the second thing was that I feel myself that in China itself there are plenty of problems, human rights, pollution. Today I heard in news that some Chinese choose to die just that their families have money which they would earn otherwise in 10 years. So I have the feeling that likewise it was in the Soviet Union or wherever, that when people when they really understand their rights, then they actually in one point also understand that what is happening is not right. Yeah. Or is inside the China is the system so well set that those people don't even try to find to have their rights, or how maybe it is not good, but educate them about their rights, and maybe it means also that you in a way support some kind of aggression from them because you educate them about their rights, and that I don't know how to express it. It is actually you make them a little bit angry also, because like I said, I had started an initiative 2006, 4.5 years ago, outreach to the Chinese through internet. We use chat rooms, and our main purpose is, like I said, motivation is the key. Motivation is I did not want to talk to Chinese about you killed 1.2 million Tibetans, destroyed 6,000 monasteries. You don't belong in Tibet. Tibet belongs to Tibet. I didn't want to do it. My motivation is very much like His Holiness. Reach out to your Chinese brothers and sisters. Make them understand. We don't want anything bad to happen to China. Chinese are human beings. We already established before human beings seek happiness. They don't like suffering. Tibetans don't like suffering, we like happiness. Once we recognize that we are same human being, then you can work things differently. So when you reach out to a Chinese with a very sincere way, that this is our position. All we are asking for is genuine autonomy. The Dalai Lama has said this. We are not lying. We have no other agenda. And we believe that once the Chinese people have the facts in front of them, they are human beings. They'll say, oh my God, why is our government being so difficult on the Dalai Lama and Tibet people? What they are asking is very reasonable. Everything they're asking is enshrined in the Chinese constitution. What is the problem? Our intention is not to go in there and work with a lot of Chinese dissidents. Like you say, there's a lot of labor problems in Tibet. China, huge. And there are East Turkestan, Qinghai, the Uyghur people. And there are and hundreds of millions of young, unemployed, angry Chinese. One that you can tell those who are not very religious, when they get angry, they are very angry. They have nothing to lose. The society in India and China is very different. India, there's a lot of poverty.
people accept it, they move on. In China, many Chinese, they don't accept that. Very angry. Why? Some people are so rich, becoming so rich, and so many people are unemployed. There's so much corruption. All these things happening, but I don't think it would be, in a way, Buddhist way to have that kind of motivation to go in. So